Tā ir otrā treniņa nometne. Pastāst tu personīgi, kā tev patīk Turcija un kā tu salīdzinātu tās nometnes, kurā tu jūties labāk? Protams, labāk es jūtos Dubajā, tur labāk laikapstākļi, nav tik liels vējš un lietas arī nelīst, laukuma ar tur labāk, bet te arī nav slikti, nav tā kā Latvijā -20, tāpēc ir ļoti labi apstākļi mums. Par viesnīcu noteikti jautājumu nav. Jā, augstākā klase arī par tiem laukumiem. Tu nedaudz ieskicēji, bet ir kaut kādas tādas jūtamas atšķirības tādā sagatavošanās arī procesā, kā jūs tajā laukumā jūtaties? Es domāju, ka nē, vienīgais tie laikapstākļi. Tādā ziņā laukuma kvalitāte ir diezgan laba un tāpēc ir labi laikapstākļi treniņi. Mēs ļoti daudz laika pavadām visi kopā, un arī tu daudz laika pavadi ar Antoniju Černomordiju. Viņam bija jautājums, lai pajautājam tev, kā ir dzīvot ar viņu, kāds viņš ir. Diezgan garlaicīgi, ātri iegulēt, neko negrib spēlēt, darīt, tāpēc jau uz vecumu tāds garlaicīgs paliek. Jūs tad, principā, maz komunicējat numuriņā? Pa lielam vispār ne, tikai izējot uz pusdienām, vakariņām, tāpēc katrs savā numurā dzīvojam. Pirmā spēle tagad šeit pret zināmo Doņetskas Šahtaru, ko sagaida no tā mača, un vai tas, ka tas klubs ir tāds skaļāks, kaut ko vairāk iedot tai spēlē? Protams, būs grūta spēle, bet tas priekš mums, es domāju, ir ļoti labs sparings. Kā nekā mēs arī gatavojamies Champions League kvalifikācijai, un tur būs visi tādi pretinieki vai spēcīgāk. Paldies tev! Paldies!